Tas ir visgrūtākais laikam tajā visā, ka tu esi pielicis punktu un tu it kā ieeji CV online vai kaut kur un tu tā kā ej cauri lietām un tu saproti, nemāku, negribu varbūt, nemāku. Trenējies it kā nebūtu rītdienas, izdari maksimumu un pēc tam dzīve parādīs, vai tu esi uz pareizā ceļa un vai tev ir tas talants, lai nokļūtu nākošajā līmenī vai nav. Šodien pie mums ciemos cilvēks, kuram basketbols ir bijis neviens sapnis, bet arī darbs un jau arī veids, kā palīdzēt jauniem spēlētājiem augt. Haralds Kārlis, basketbolists un kļūsti labāk basketbola organizācijas izveidotājs. Šobrīd kā basketbola treneris vada individuālos un grupu treniņus, nometnes un sacensības arī jauniešiem. Parunāsim par to, kā tad ir no profesionāla sportista kļūt par treneri, kā izskatās darbs ar jauniešiem un ko, Harald, tieši tev ir devušas mācības sporta izglītības aģentūrā. Sveiciens! Čau! Ar ko mums jāsāk bija? Sāksim varbūt ar to, kā vispār basketbols ienāca tavā dzīvē. Basketbols ienāca manā dzīvē jau no apmēram 3-4 gadu vecuma. Mans brālis spēlēja un trenējās basketbolā. Viņš ir 3,5 gadus vecāks nekā es. Tā kā es principā visu laiku biju, ja ne zālē, tad ļoti tuvu un noteikti ar bumbu rokās. Tā kā manējais basketbola stāsts sākās ātrāk nekā maniem vienaudžiem, teiksim tā. Sanāk, varbūt pat nevis basketbols ienāca tavā dzīvē, bet tu daļai ienāci basketbola dzīvē. Principā jā, man visi abi vecāki bija ļoti sportiski un arī visu laiku ap basketbolu gāja runas un jā, tā kā nebija daudz izvēles, man laikam arī tā jāsaka. Bet tu atceries to brīdi, kad tas no sporta, kurā tu brīvprātīgi piespiedu kārtā esi nokļuvis, kļuva par kaut ko vairāk tieši pašam priekš sevis? Es domāju, ka nav tāds konkrēts brīdis, kad tas notika. Tas viss notika tik dabiski un nepiespiesti. Tā bija mana iniciatīva un es visu principā pats arī mēģināju izdarīt, lai es būtu pēc iespējas ātrāks, pēc iespējas precīzāks, pēc iespējas pirmais un tā tālāk. Tāpēc tas notika ļoti dabiski. Nav tāds viens konkrēts brīdis. Un tu arī esi spēlējis izlasēs. Tu esi mācījies Amerikā. Tiešām tā pieredze tev ir bijusi ļoti krāšņa un bagātīga. Kā tu pats atceries to laiku, kad tu pats biji profesionāls sportists un kad tev bija tās plašās iespējas un principā viss pasaule pie kājām? Jā, tātad profesionāls sportists es skaitījos tikai pēdējos 3 gadus. Jā, pirms tam es biju arī Amerikā spēlējot. Tu tā kā vismaz tajā laikā tu biji students un tu nevarēji būt tā kā profesionāls basketbols. Jā. Bet tas bija tas brīdis, ar Ameriku sākot, bija tāds ļoti nopietns. Tā kā viss bija pakārtots tam, lai pirmkārt tu mācītos. Un otrkārt, bez mācīšanās tu nevarēji, protams, spēlēt basketbolu. Jā. Tad disciplīna bija super augstā līmenī, lai tu no sākuma izmācītos un pēc tam varētu spēlēt basketbolu. Jā. Tā kā tas bija tāds pirmais lielais, īstenībā otrais pārbaudījums. Pirmais pārbaudījums bija iekāpt lidmašīnā 18 gados un aizbraukt uz Spāniju. Un principā uz plus mīnus nezināmu vietu. Un tik cik tu esi vienkārši bildes redzējis un piedzīvot akadēmiju 2 gadu garumā, kur tiešām bija ļoti smagi. Tas bija, es teiktu, ka tāds īstais pārbaudījums, vai tev tiešām patīk basketbols, jo apmēram no 50 cilvēkiem tajā akadēmijā 25 vienkārši sakaravā koferu un aizbrauc mājās, jo viņi vienkārši to psiholoģiski un fiziski nevarēja izturēt. Jā. Tā kā, tas man bija tāds pirmais lielais dzīves pārbaudījums, un tur es tiešām noticēju gan saviem spēkiem, gan tam, kad es varu spēlēt basketbolu. Kas tev palīdzēja sev noticēt, bet vēl svarīgāk, kas tev palīdzēja nebūt starp tiem 25, kas sakravā somas un pasaka paldies, bija prieks? Es domāju, ka tas ir mans, ka es nepadodos tādās situācijās. Es esmu vienmēr gājis cauri grūtībām, un tas vienkārši es to pieņemu kā vēl vienu izaicinājumu. Un ko es ļoti ātri sapratu, kad ķermenis ļoti ātri adaptējās lietām. Ja no sākuma tev ir tāds tā kā šoka moments,
kā tas ir, ka tev 6 jātrenējas no rīta. Un nevis tā kā vienkārši jātrenējas, bet ir jāmauc. Ja, un tad ļoti ātri adaptējies, un tad tu saproti, hei, es to varu izdarīt īstenībā. No sākuma likās tā kā augsta duša, bet pēc tam jau tu pierodi un jau sāk patīkami palikt. Tāds rakstura īpašību kopums un izaicinājums, jā, apvienoja vēlmi turpināt. Un mīlestība pret basketbolu. Jā. Protams, kas jau principā to šūpuli ir ielikt. Vai tu atceries kādu tādu kuriozu vai atmiņā spilgtāko epizodi, kas tev ir palikusi no profesionālā sporta? No profesionālā sporta man Amerikas laiks bija spilgtām epizodēm pilns, kur gan es spēlēju apmēram pret 30 nākošajiem NBA spēlētājiem. Tā kā man bija ļoti angliski saucās competitive, ja, ka tu visu laiku sacenties, katru vakaru tev bija spēle uz dzīvību un nāvi, un pēc tam, tad, kad tu beidz spēlēt, vismaz manā gadījumā, ja, tu skaties atpakaļ pret ko tu esi spēlējis, un tad tu apmēram saskaiti 30 NBA spēlētājus, ja, pret kuriem tu esi cīnījies, un tajā brīdī varbūt viņi pat nebija tik galvas tiesa pārāki, bet ir kaut kādas lietas, kas nospēlē viņiem par labu, un nevelti viņi tur ir, teiksim tā. Un vēl viena lieta, kas man ir iespējusies atmiņā Amerikā tieši, ka mēs spēlējam pret Marquette universitāti. Nākošajā dienā Miami Heat bija spēle arī tajā pašā arēnā. Un Lebrons James un Dveins Veits skatījās manu spēli. Tā kā tas bija tāds foršs moments. Tas noteikti paliek atmiņā, vai ne, uz ilgāku laiku. Bet ja mēs parunājam no tādas skatu punkta, kad profesionālais sports piedzīvo savu kaut kādu norietu, un tu saproti, ka tev ir jāiet prom no profesionālā sporta, un kur tev šī robeža veidojās ar trenera darbu, kā tu nonāci līdz tam, vai tev bija jau šī doma tajā brīdī, kad tu pats aktīvi spēlēji, ka tu varētu arī dot jauniešiem tālāk šīs zināšanas, iedvesmu? Šeit jāsaka paldies manam brālim, kurš ir basketbola treneris, un viņš man aicināja uz nometnēm savējām. Tad, kad es biju profesionāls basketbols, starp nometņu periodā es braucu uz nometnēm, jau palīdzēju arī tā kā nedaudz arī savam brālim, un arī pats sapratu, ko vispār nozīmē būt trenerim. Es būšu atklāts, bija ļoti smagi. Bija ļoti smagi, jo es kā profesionāls basketbolists sagaidu kvalitāti visu laiku. Es pret sevi esmu ar to augstāko kvalitāti, un sporta skolā nevienmēr tas ir iespējams. Tev brīžiem ir 30, 40 dalībnieki vai tie, kas trenējas, un tu esi viens treneris. Ja, un tur no kvalitātes brīži vien nav nekas, nav pat tuvu. Bet, un interesanti tas, ka es tajā brīdī sev teicu, ka es toču nebūšu treneris. Ja, tad, kad es spēlēju. Un priekšlaicīgi man beidzās karjera, es pāraugu krustniskās saites, bija celim 2 operācijas nepieciešamas, un tāpat tās nejūtos pēc tam fantastiski. Un es sapratu samērā ātri, ka es Eirolīgā nespēlēšu, kas ir Eiropas spēcīgākā līga, un uz NBA mans vilciens jau sen ir aizbraucis. Un tad es vienā dienā sapratu, ka ir laiks skatīties kaut kādā citā virzienā. Es vēl pats nezināju, uz kurieni man ir jāskatās, bet es sapratu to, ka es basketbolu vairs nespēlēšu. Vismaz profesionālā līmenī noteikti. Un tad arī nāca sporta izglītības aģentūra, un samērā ātri es norientējos, ka man vajag dabūt diplomu vai sauciet, kā to gribat. Varbūt, ka tomēr būs jātrenē. Cik izaicinoši tev pašam bija pārslēgties no profesionālā sporta? Ļoti. Jo arī tad, kad es mācījos aģentūrā, mums tieši psiholoģijā Jurits Miltiņš minēja, ka tas ir ļoti tas ir traumatisks posms. Ja? Vispirms ir visticamāk fiziskā trauma, un tad nāk arī emocijas un mentālais sloks līdzi. Un neziņa. Un neziņa. Tas ir visgrūtākais laikam tajā visā, ka tu esi pielicis punktu, un tu it kā ieeji CV online vai kaut kur, un tu tā kā ej cauri lietām, un tu saproti, nemāku, negribu varbūt, nemāku, nevaru,
un tā tālāk. Un tu saproti, ka nemaz nav tik vienkārši tā situācija. Tā kā tas bija ļoti smags periods, un arī pateicoties tam, kad es mācījos, es samērā ātri tiku uz kājām. Ko tev sports ir visvairāk iedevis? Tu varētu pāris vārdos tā noraksturot. Ja, pirms tās pārorientēšanās, kas tev patiesībā pat palīdzēja? Noteikti. Sports noteikti ir iedevis disciplīnu, augstākās klases disciplīnu. Es teiktu tā, jo sportistam vienmēr jābūt laikā ir. Viņam ir jārespektē treneris, viņam ir jāuzklausa un jāmāk komunicēt ar saviem komandas biedriem. Ja tu kādu no šiem neizpildi, tu jau nebūsi augstas klases basketbolists vai sportists. Tā kā tur ir ļoti daudz pozitīvās lietas, komunikācija un arī pasaules izzināšana un es esmu bijis neskaitāmās valstīs ar basketbolu. Es esmu spēlējis izlasē, jauniešu izlasēs, Amerika, Spānija un tā tālāk. Tā kā es esmu milzīgu dzīves pieredzi gūs no basketbola. Un tas paplašinātais redzesloks tevi aizved arī līdz organizācijai kļūst labāk? Mēs paši viņu izveidojām. No sākuma gan viss sākās ar Rīgas basketbola skolu, kur es palīdzēju kā asistents treneris, teiksim tā, sporta skolas treneriem, un pēc tam es sapratu, ka es gribu vēl vairāk iedot jauniešiem, un mēs arī bijušo basketbolistu, manu izlašu komandas biedru Lauri Blau, nodibinājām biedrību un organizāciju Kļūst labāks, kas ir, principā, mēs trenējam jauniešus individuāli, mums ir nometnes, mēs viņus saucam pa sērijām, un respektīvi mēs arī nedaudz tā kā mentori tiem jauniešiem mēģinam viņus virzīt pareizajā virzienā. Protams, ka tas procents varbūt, kurš vai nu aizbrauks uz Ameriku vai spēlēs profesionāli un tā tālāk, nav super augsts. Viņš vienkārši nekad nebūs super augsts, bet mēs kaut vai pa 0,1% spējam viņu paaugstināt, tad tā jau ir uzvara. Kas tieši tev būtu jāapkopo tādā vienā teikumā, ir tā tava misijas sajūta, ko tu gribi iemācīt tam jaunietim, jo skaidrs, ka tā tava pieredze tevi aizved līdz šai domai, ka ir jādibina vieta, kur jauniešiem būt, attīstīties, pilnveidoties un varbūt atceries arī tās pamatlietas, kuras tu jau gribēji likt kā Mums ar treneru Lauri ir principā tā visu, ko mēs esam savākuši no savas pieredzes. Viņš spēlēja 14 gadus profesionāli Eiropā. Es biju Amerikā, Spānijā un tā tālāk. Mēs visu, ko mēs zinām, uzreiz dodam jaunietim. Lai viņam pēc tam ir nedaudz varbūt vieglāks ceļš, lai viņam jau ir priekšzināšanas. Es to salīdzinu, kā pieņemsim, tev matemātikā vai kādā citā priekšmetā nāk šitais vai nu kontroldarbs vai jauna tēma, un tu jau zini apmēram, kas tur būs. Ja, tā kā tu jau uz to nākošo lietu jau ej ar tādu vieglāku sirdi, tu jau pusi jau esi dzirdējis apmēram. Un tad vēl tev māca, pieņemsim, sporta skolas treneris tās lietas. Tāpēc mēs mēģinam iedot maksimāli daudz informācijas šiem jauniešiem. Jā. Un kas tev paši visvairāk pilnveido darbā ar jauniešiem? Jo tas, man liekas, ir tāds mūžīgās attīstības darbs, vai ne? Un arī tev ir jāiemācās būt gana interesantam pašam, precīzi, lai noturētu viņu uzmanību īpaši šobrīd, vai ne, gadžetu pasaulē. Jā, precīzi. Tātad pirmkārt es Amerikā izmācījos sociālās zinātnes. Jā, tātad ļoti liku uzsvaru uz to, kā mēs runājam, kā mēs interaktojam ar cilvēku, kur mēs skatāmies, kā mēs skatāmies, ko mēs sakam, kad mēs sakam un tā tālāk. Tā kā tās lietas arī noteikti mēģinu uzreiz arī izmantot un pielietot. Un jā, jauniešu uzmanību ir jāmāk noturēt. Es pilnībā piekrītu, un es gribētu teikt, ka mēs darām ļoti labu darbu šajā ziņā. Un bieži vien tas pat varbūt ir nedaudz svarīgāk varbūt nekā tās basketbola lietas, jo viņi grib nākt pie mums. Nevis vienkārši tā kā labi treniņi, bet mēs ar viņiem runājam, mēs ar viņiem 5 reizes treniņā iedodam 5 viens otram. Ja? Tā ir tā mūsu
mūsu saskari. Miedarbība. Ne tikai, ka mēs runājam, vai es mācu, un viņš klausās un pilda, bet mēs pēc tam aprunājamies par lietām, par to, kā viņš redzēja viņus, un visu laiku mēģinam iedot piecīšus un tā tālāk. Tā kā... Kas tev pašam šķiet tāds izaicinošākais? Es ticu, ka ne visas dienas ir tādas pozitīvas un iedvesmojošas, un ka tu pats jūties gatavs dot. Kas ir tas izaicinājums tavā darbā? Lielākais izaicinājums. Es uzreiz tā nevaru pateikt. Pirmkārt, es zinu, kas ir milzīgs pluss, un jā, dažreiz nosēžas baterijas, laikam tā jāsaka, ne, ka tu nevari katru dienu ienākt ar pilnībā vienādu enerģiju iekšā zālē, bet mēs esam divi. Jā, mēs esam, es un Lauris, mēs principā visu laiku gandrīz esam tā kā viens otram blakus, mēs viens otru varam, davai, saņemies. Jā, un es viņu, viņš mani. Un es uzskatu, ka tas mūs padara par tādu nesalaužamu komandu. Es domāju, ka jaunieši arī to redz un spoguļo. Protams. Vai ne šo komandas garu, šo atbalstu? Jo viss sāks no mums. Jā. Un ja mēs paskatāmies tādā griezumā kā mācības aģentūrā un profesionālais sports, vai tu uzskatīji, ka zināšanas, kuras tu ieguvi mācoties, pilnveidojot sevi kursos, ir noderīgas? Vai interesanti īstenībā. Es pirmslaicīgi pabeidzu savu basketbola karjeru. Mani komandas biedri vēl turpināja spēlēt. Es ļoti daudziem, vismaz tiem, kuriem man bija vislabākais kontakts, es ieteicu viņiem jau viņu aktīvās spēlēšanas laikā iziet kursus. Tu saproti labāk, kā ķermenis kustās un darbojās, un vispār, kas viņam vispār ir vajadzīgs. Ko nozīmē labi gulēt, ko nozīmē labi ēst, ko nozīmē vesels ķermenis, ko nozīmē psiholoģiski gatavs. Es teiktu, ka tas pusgads, kas pagāja šajās studijās, viņš pirmkārt pagāja ļoti ātri, jo bija visu laiku bija precīza un pat nelieka informācija. Koncentrēta informācija, un tev visu laiku nāk kaut kas jauns, kaut kas interesants un tieši pa tēmu es uzskatu. Tu atceries kādu to vērtīgāko atziņu, kur tu sevi pieķēri mācību procesā? Kas tev veidoja to sajūtu? Es gribu, lai čomi šito zina. Es gribēju to izdarīt 10 gadus atpakaļ. Aha. Man bija tāda atziņa, ka tāpēc es arī uzreiz piezvanīju saviem tuvākajiem čomiem, teiksim tā. Un es teicu, davai, pirmkārt, kamēr tu spēlē, tu atradīsi 2 stundas dienā online vai klātienē. Klātienē nedaudz sarežģītāk. Online tu vari būt Igaunijā, tu vari būt Lietuvā, tu vari būt Spānijā, bet tu vari jau tajā laikā jau varēja online mācīties. Jā, un pēc tam bija Covid, un pēc tam, protams, kad vēl tika attīstīta noteiktā lieta, bet jau tajā brīdī jau tas bija iespējams, tāpēc tas arī bija mans message maniem draugiem. Tu pats mācījies online? Nē. Klātienē? Es biju uz vietas, bet mums bija visu laiku kamera, tāpat tās blakus mums bija televizors, varēja redzēt, kā tas viss principā notikās. Ja šobrīd mums skatās tie, kuri online vai klātienē apgūst mācības un iespējams arī nodarbojas ar profesionālo sportu, bet vēl īsti nezinu, vai tā kā vajadzētu viņam doties šajā tālāk trenera posmā un procesā. Varbūt tev ir kaut kas, ko pateikt, kā iedvesmot viņus. Jā, tev sanāca tā apraut to profesionālo sportu mazliet ātrāk, un tad ir jāmeklē plāns B, plāns C, ko mēs darām saistībā ar šo. Bet kā tu palīdzētu iedvesmoties tiem, kuri... es teikšu tā, negribu saskatīt to, ka kādreiz sports būs jāliek malā. Es teiktu tā, ka tu nevari nošaut greizi ar šo. Izdarot, pirmkārt, tu jau iegūsi jaunas zināšanas, un otrkārt, ja arī tev rītdien beidzās profesionālais sports, tev jau būs pie kāda salmiņa, kur pieķerties. Tu jau būsi to pirmo soli jau izveicis pareizajā virzienā un savas nākotnes vārdā tu to mierīgi šodien jau vari darīt. Un es ļoti iesaku. Drošības spilvens. Jā, protams, jā. Un ko tu pateiktu tam jaunajam čalim, kurš uz tevi skatās ar mirdzošām acīm un tikai tagad domā,
Basketbols man ir hobijs, es ar to nodarbojos, bet es gribu kur tā kā Haralds, es gribu uz Ameriku, es gribu Spāniju, pēc tam es arī gribu mācīt jauniešus, ka tā sajūta, gribu, bet kur man jāiet, kas man jādara? Tev gadi? Tā kā, jebkurā gadījumā jauniešiem ir maksimāli jāizmanto, ja mēs runājam 10, 12 un 15, kaut vai 15 jau gadi, tev ir maksimāli jādara viss no savas labākās sirdsapziņas. Ja tu zini, ka tev patīk basketbols, trenējies it kā nebūtu rītdienas, un pēc tam dzīve parādīs, vai tu esi uz pareizā ceļa un vai tev ir tas talants, lai nokļūtu nākošajā līmenī vai nav. Bet izdari maksimumu un pēc tam redzi, nevis neizdari maksimumu un pēc tam domāji, es tomēr būtu patrenējies. Tas būs grūtākais. Ir vārdi, ko tu teiktu arī sev ar šī brīža zināšanām un šī brīža pieredzi sev mazajam Haraldam 10 gadu vecumā? Jā, noteikti. Dari, mēģini. Es jau tieši to arī darīju, tāpēc arī visticamāk, kad izdevās. Tur, kur tu biji, un es tur, kur tu esi. Kas tev šobrīd iedvesmo? Man ļoti interesē tieši kā reiz tava šī brīža sajūta, pirms mēs atvadāmies, kas tevi iedvesmo, jo tu iedvesmo citus. Ar to, ko tu dari, ar to, ko tu esi sasniedzis, kā tu skaties uz lietām, bet kas iedvesmo tevi? Mani noteikti iedvesmo noteikti šajā periodā kaut kas, no kā man bail ir nedaudz. Ja, jo es esmu samērā jau labas lietas izdarījuši, ja mēs runājam par kļūst labāks projektu. Un gribās kaut ko tādu, kur nedaudz paplešās acis un liekas, ka varbūt to nemaz nevar izdarīt. Tā kā tas ir, visu laiku man gribās kaut challenge. Visu laiku gribās kaut ko labāk, vienmēr uzlabot lietas un tā tālāk. Tas arī notiks, principā, šajā vasarā. Mēs pirmo reizi taisīsim tādu lielu nometni. Viņa sauksies Global Hoops Camp. Sadarbībā ar Jāni Gailīti, arī Latvijas, es teiktu, ka labāko iespējams basketbola treneri, izlašu un vispār pieaugušo treneri. Un, tā kā mēs esam apvienojuši spēkus un mēs taisīsim internacionālu nometni. Tur būs vairāk treneri no Eiropas vadošajām līgām. Un kļūst labāk šajā projektā izpildīs tādu tā kā organizatorisko procesu. Jā, un Jānis Gailīts ar saviem treneriem vairāk vadīs treniņu darbu. Mēs ar Lauru vairāk veicināsim organizēskās lietas. Šī ir informācija, kuru pilnīgi noteikti padot tālāk. Ja tu zini kādu, kuram tas varētu būt noderīgi, kādu, kuram acis deg basketbola virzienā, vai arī vienkārši tev ir sajūta, ka šis ir jāpasaka kādam jaunam sporta entuziastam. Paldies tev, ka tu nebaidījies runāt arī varbūt par to sajūtu, ka nezinu, kas būs rītdien, un kā tomēr doties pretī tai rītdienai. Un turpināt piepildīt ne tikai savus sapņus, bet realizēt arī savas profesionālās gaitas caur mūsu jaunatni. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un es tev par to saku milzīgu paldies. Tā kā jaunie sporta entuziasti, sportot gribētāji, profesionālie sportisti, mēs jau atkal sarunā nonākam pie šīs te atziņas, ka ir jādara. Solis ir jāspēr, ir jāmēģina, un ar zināšanām tu kļūsi tikai un vienīgi bagātāks, un ieguvējs būsi tu pats. Paldies! Es ceru, ka tev bija noderīgi. Ja tā bija, tad subscribe vai like, un mēs tiekamies citās sarunās. Vislabāk!